Pirmssvētku laiks sākas ar pirmo adventi un svētku gaidīšanas neatņemamo simbolu – vainagu ar 4 svecēm, no kurām pirmo aiztekt varēs jau šo svētdienu. Kā rīkoties? Adventas vainagu darināt pašu rokām vai iegādāties? Cilvēki jau gatavojas un lēnām pērk jau. Visbiežāk no baltās eglītes adventei gatavo dažādas. Tad ir čiekuru vainagdziņi, tad ir vispār ļoti dažādas taisa no viss kaut kā. Tur pat neiedomājams lietas notiek. Advents vainags vēl nav iegādāts. Jūs pati taisīsiet vai pirksiet? Skatīšos pēc apstākļiem. Nav vēl. Jūs pirksiet vai pati taisīsiet? Visdrīzāk, ka pirkšu. Vai jūs jau esat iegādājusies adventas vainagu? Nē, neesmu iegādājusies. Es pati taisu no figūriņām. No figūriņām? Jā. Šogad man būs drakoniņa Rīgas porcelāna fabriks. Un tik tiešām, darinot adventas vainagu, var ļauties fantāzijai. Veidi, kā pagatavot vainagu, var būt gan tradicionāli, gan neierasti. Svētku dizainera Ginta uzskata, ka adventas vainaga ir brīnišķīgs veids, kā uzsākt savu atskaiti līdz Ziemassvētkiem. Nav pareiza vai nepareiza adventas vainaga. Manuprāt, vienīgais ierobežojums ir tas, ka tam jābūt apaļam, jo vārds vainags nosaka to, ka tā ir apaļa forma. Bet patiesībā tas, ko jūs ieliekat iekšā, lieciet to, kas jums patīk. Ginta dalās arī ar padomiem, kuri adventas vainaga darināšanas procesu var atvieglot. Es ieteiktu izvairīties no Latvijas eglīšu zariem, ja vien jūs neviet šo vainagu priekš āra. Viena no lietām, kas ir vajadzīga katrai sievietei mājās, ir dārzniecības šķēres. Nopērciet labas šķēres, jums vienkārši būs viegli to procesu darīt. Un vēl viena ļoti būtiska lieta, manuprāt, ir stieplīte. Stieplīte, atšķirībā no diega vai dzijas, ļauj stingri pievilkt skujeņus, un tad, kad vainags mazliet pažūst, viņš nekļūst vaļīgs. Ginta adventas vainagu dēvē par svētku vēstnesi un iesaka pirms sava vēstneša radīšanas uzburt mājas atmosfēru, kāda pašiem ir tīkama, lai rodas radīšanas prieks un šo procesu varētu izbaudīt. Tomēr, ja nesanāk pagatavot vainagu, ir kāda vienkārša, bet skaista alternatīva. Piemēram, paņemiet kādu trauku, tas var būt uz kājiņas vai plakaņšķīvis, un salieciet tur sveces un vienkārši iziet pastaigā pa mežu, salasiet zariņus un vienkārši izvietojiet zariņus starp šīm svecēm. Jā, jums nebūs vainags, bet jums būs svētku vēstnesis. Arī mums ar Gintas palīdzību un ieteikumiem ir iespēja izveidot savu svētku vēstnesi, lai tas mūs priecētu un mēs jau šonedēļ varētu aizdedzināt pirmo svecīti. Dizaineri dalās arī ar vēl pāris praktiskajiem ieteikumiem. Pašā sākumā mēs ņemam pamatni un stieplīti un nostiprinam stieplīti, jo mums to vajadzēs vīšanai. Mēs ieduram iekšā stieplītes galu savam pamatnē, lai viņa nepaliek kaut kur uz āru asa, un mēs vienkārši stingri apvijam, 2 reizes, un tā viņu nostiprinam. Tu ņemsi šķēres, un mums ir nebirstošie egļu zari, kas saglabāsies 4 nedēļas, viņi nenobirs. Un pēc tam, ja tu izliksi viņus ārā, šo pārveidos par ārdu vainagu, viņi tev stāvēs līdz pat pavasarim. Tātad adventas vainagam ir valns pielietojums, jo pēc tam viņi var izmantot atkārtot un likt pie durvīm, ja? Jā, izņem ārā sveces, sveču paliknīšus, sabužinam tās vietiņas, kurās bija sveces, lai viņas ir pilnas, varam arī iesprost kādus zariņus, ja tur ir tukšumi, un droši piekaram pie durvīm. Mēs redzam, ka šeit paliek vietiņa, kur ir sākums un vietiņa, kur ir beigas. Un mums šajā vietiņā ir jāiepina vienkārši mazs pušķīts. Un ja mēs sakam, ka viss ir labi, tad mēs apgriežam vainagu otrādi, nokniebjam stieplīti un stieplīti ievedam iekšā. Lūk, vainags mums ir gatavs, to viņš ir tiešām izdevies ļoti skaists. Nākamā lieta, kas mums ir jādara, mums ir jāizvēlās sveces. Ar ko tu izvēlējies rotāt savu adventas vainagu? Ar šīm te. Novēlot skaistu svētku gaidīšanas laiku, Amanda Birsgala, Mārtiņš Avots, 4. studija.